vēl viens jautājums, ko cilvēki mēdz uzdot, ir cik ilgi saglabāsies rezultāts atjaunotās grīdas un kad atkal nāksies domāt par grīdas atjaunošanu? Tas ir atkarīgs no mums pašiem, jo viens ir tas, ka mēs to izdarām labi, otrs ir tas, ka viņš ir izvēlējies materiālu pēc viņa izvēles, piemēram, eļļu, bet te pašā laikā viņš to eļļu staigā un mazgā viņu ik pēc dienas ar slapju lupatu berž ārā, un tad jau tas nav īsti atkarīgs no mums, bet arī no viņa. Viennozīmīgi pareiza kopšana ir atslēga uz to, lai pēc iespējas ilgāk tu varētu noturēt to grīdu skaistu. Tātad rekomendācija no ražotāja, kas ir ražojis šīs lakas eļļas, ja to pareizi dara un ieklausās, tad ir A, B, C, D varianti, kā mēs to varam uzturēt ilgtermiņā skaistu un uzturēt. Paldies!